Viktors Šķirbātīgs, pats bijušais jau svarcēlājs, jāsaka, laikam, klausies pilsētā klīst runas, kad patrenējies boksā. Jā. Un es tev teikšu, ka kaut kādus mēnesi un īstenībā fiziski varbūt nav smags, bet domāšana ir smags. Tāpēc, ka tur vajag tie visādi knifiņi domāšana, ne priekš manī. Bet, īstenībā ar svarcelšanu 27 gadi cilāju pišķiņ piekusu. Un es domāju izvēlēties boksu, tāpēc, ka paliku tievāk. Var sākt palākāt par ringu jau? Nē, zini ko, es domāju tikai pa ielu. Ja es paliku tievāk, значит, kas tur pa tīviņš? Ka iди сюда. Saprāt? Agrāk bija liels, tas lielais, labi. Saprāt, tagad ir savādāk dzīve. Un, lai būtu gatavs priekš visiem ekscesiem, jānodarbojas. Arī priekš kaut ko savādāk. Tiešām gribējis kaut ko savādāk. Un tāpēc boksu izvēlējos. Vai tad jau nāks uz šito zāli ar kādreiz pasparingot, varbūt patrenēties? Pagaidām par to sparingu es esmu godīgi 0. Tāpēc, ka viena situācija tu stāvi un ar rokām vibrē, a otra situācija tu staigā un vibrē. Saprot? Un īstenībā, kad man mācā sīst pa maisu vai pa ķepām, tas ir viena situācija. A kad tu sāki staigāt, tas pavisam citu situācija. Tiešām vienkārši kājas viena tur, tā. Vošam, stāvēt viena situācija, staigāt un rokām strādāt nav. Bet, ja 27 gadi svarcelšanā ir pieiets, stāvēts un celts, protams, tagad ir grūtāk gatavot. Jā, tur staigāt, tu ar to sāni jāiet ar šito. Un dēļ tā staigāšana pagaidām grūti. Varam tevi tiešām varbūt pēc gada, pusotra, 2 gados amatieru jau Nē, uz sportu, saproti, ka sportus es nē, bet varbūt pēc kaut kādiem dažiem gadiem kaut kā sparingu, tiešām priekš sevi. Es domāju, ka bez problēma, tiešām bez problēma. Bet man jau arī, es no sākuma bišķiņ trenējos, sāku te Rīgā, trenējos pie Vasiliča Karovina, sāku pie viņa. A tagad es aizgāju, tagad biežāk esmu Ventspilī, tagad man trenē cilvēks, kad trenē Koļu Grišunina. Koļa Grišunina jau, un es ar viņu pastāvēju. Man atsaka, vošam situācija tāda, vajag viņu nocert, viņam nedrīkst tevi sist, tad viņu ķer un sit. Godīgi nenoķer. Nenoķer aizmuka. Bokseri mācās, kad viņi vistu ķer un tad viņi gatavi attīst ātrumu. Nezinu kā tur, man jau īstenībā tās ātrums ir, vienkārši ir ātrums vairāk tāds spēkā. Te vajag ātrumu bišķiņ citi muskuļi. Man vairāk rokas, te vajag vidukli, plecus, ir bišķiņ tā, ka tādā ziņā, ka tas viduklis man ir no svarcelšanas ir tik spēcīgs, ka viņu grozīt ļoti liela problēma. Tad tev reku šitie te cimdi jāņem un jāiet uz MMA, tur noķer un aiziet, gāz gar zemi. Es tā paskatījos, smags sporta veids. Jā. Es vairāk trenējos priekš ielas. Es atnācu un paprasīju, lūdzu iemācīt mani, lai es varētu normāli izskatīties ielā. To, ka boksa, tas ir viņam sava tehnika, uz ielas ir sava tehnika. Es teicu, man vajag trenēt tikai priekš ielas. Un man tie visi paņēmieni nav jau tie klasiski, vairāk tie paņēmieni ir vairāk priekš ielas. Super. Tātad mēs nevaram sagaidīt, kad Viktors Šķirbātīgs kādam klubs virsū uz ielas, bet sevi aizstāvēt mācies. Vienkārši. Viens, divi gājies pa labi, pa kreisi un viss tie. Skaidrs, tā kā skatītāji, Viktors Šķirbātīgs, ja jūs redzat viņu uz ielas, pieiet, paprasiet autogrāfu vai nofotografēties. Nekādas dusmīgas skatienas vai uzbraucienas, vai ne? Labi, lai veicās, Viktor. Jā, paldies.